Čau, mani sauc Madara Miezīte, un man ir liela ģimene, 4 bērni un salīdzinoši arī liels dzīvoklis. Man mājās ir jāuzkop grīdas visu laiku, un jau pēdējos 5 gadus daru to ar kādu ļoti foršu grīdas mazgāšanas produktu, par kuru es tev šodien pastāstīšu. Tā kā es grīdas varu izmazgāt bez robota un principā arī bez putekļu sūcēju palīdzības, un man talkā nāk Norvex grīdas komplekts. Es tev šodien parādīšu šajā video, no kā sastāv Norvex grīdas uzkopšanas komplekts, kādi ir varianti, lai to pielāgotu tavām vajadzībām, tavam mājoklim, un jā, tāpēc skaties tālāk šo video. Tātad es tev parādīšu tūlīt, no kā sastāv Norvex grīdas komplekts, un vēlāk parādīšu arī, kāds izskatās šis grīdas uzkopšanas komplekts pēc 5 gadu lietošanas, jo man kā daudzbērnu mammai ir svarīga naudas ekonomija, un tāpēc es vienmēr pievēršu uzmanību lietām, ko es pērku, lai tās būtu kvalitatīvas un kalpotu ilgu laiku, tādā veidā arī samazinot atkritumus uz mūsu zemes, uz mūsu planētas. Tā, skatāmies. Tātad Norvex grīdas uzkopšanas komplekts sastāv no 4 daļām. Pamata komplekts, ja? Tas ir šis te teleskopiskais kāds. Kāds ir regulējams. Un nākamā sastāvdaļa, ko mēs tam kādam pievienojam, ir pēda. Šāda te pēda ar lipīgo joslu. Par to pastāstīšu nedaudz vēlāk. Bet tātad savienosim kopā šīs te 2 daļas, lai mēs tiekam tuvāk tam grīdas komplektam. Tā, vienu klikšķi pēda ir vietā. Tas ir jāizdara tad, kad tu pasūti šo te komplektu un saņem, tad tev pašam viņš ir jāsaliek. Tad mēs jau iegūstam, tā teikt, grīdas mazgāšanas slotu, bet mums, protams, ir nepieciešams vēl arī mops. Norvex grīdas tieši komplektā ir iekšā gan sausās uzkopšanas mops, gan slapjās uzkopšanas mops. Par tiem es arī pastāstīšu, bet varbūt tad sāksim ar mitrās, jeb slapjās mazgāšanas mopu, ko es to parādīšu, lai mēs varam to slotu, tā teikt, apskatīt, izmēģināt. Tātad šis te mopiņš pieliekās pie slotas ar velcro principu, ir lipīgā josla uz slotas un arī uz mopiņa. Un tādā veidā mēs pielipinam šo te mazgājamo daļu, jeb mitro mopu, pielipinam pie pēdas pavisam vienkārši, un var sākties grīdas mazgāšana, kas, protams, ir pats populārākais veids, kā pielieto šo te komplektu. Īpaši, ja tā mājās varbūt ir uzkopšanas robots, kas veic sauso uzkopšanu. Tātad tālāk parādot par pašu grīdas komplektu, parādīšu arī kātu, kas regulējas, kas ir ļoti labi gan īsākiem, gan garākiem cilvēkiem un arī bērniem. Tas padara lietošanu ērtu. Griežot pret pulksteņa rādītāju virzienu, mēs varam kātu saīsināt, nofiksēt, griežot pa pulksteņa rādītāju virzienam un šādi iegūt īsa izmēra grīdas uzkopšanas komplektu, ko var izmantot bērns vai arī augumā mazāks cilvēks. Un tad mēs varam pagarināt arī šo kātu uz pašu maksimumu, kas ir 1,60 m, ja es nemaldos, kaut kādi 8. Un iegūt maksimumu, tātad garāk auguma cilvēkiem būs ērtāk mazgāt. Ieteicamais augstums, kā regulēt kātu, ir zoda augstums. Tad mēs arī iegūstam ērtu veidu, kā mazgāt grīdu. Tālāk, grīdas mazgāšana notiek tādās kā bezgalības zīmes kustībās. Tātad šādi te slidinot mopu pa grīdu, mēs mazgājam grīdu un ļoti ātri un efektīvi varam šo te grīdas mazgāšanu paveikt. Mopam ir 3 izmēri, kurus es tev tūlīt parādīšu, 2 no tiem, kas ir paši populārākie mājas lietošanā. Tātad mums ir 2 izmēri gan pēdai, gan mopiem. Pērkot komplektu, tu vari izvēlēties pirkt mazo, lielo vai profesionālo izmēru. Tātad skatīsimies, kāds ir šis te grīdas komplekts, kādas viņam ir variācijas un kā viņu vispār salikt. Pirms mēs varbūt ieejam tālāk detaļās, noteikti atgādināšu, ka visiem Norvex produktiem arī grīdas komplektam ir 2 gadu garantija tieši pret ražotāju kādām kļūdām vai nepilnībām. Tā kā, ja tev gadās kāda maza problēmiņa, noteikti raksti uz Norvex Baltic biroju un ar tevi sazināsies. Tālāk, tātad ņemam pirmo daļu, tas ir šis te garais teleskopiskais kāds, kas ir regulējams. Parādīšu pēc mirklīša. Un tālāk ņemam šo te mopa pēdu, jeb mazgāšanas pēdu.
Šis te ir lielais izmērs, tas ir tāds vispopulārākais, un pēc brīža parādīšu tev arī mazo izmēru. Un te ir tādas pumpiņas, klikšķinam iekšā tātad šo te pēdu. Ļoti ātri jau mēs iegūstam slotu, ar ko mazgāt grīdu. Protams, lai mazgātu grīdu, mums vēl nepieciešams ir arī mazgāšanas mops, tas ir šis te mitrās uzkopšanas mops. Velcro princips otrajā pusē, un mēs šo te mopiņu liekam uz grīdas. Un pielipinam ātri klāt un iegūstam jau pēdu, pie kā turās klāt mops. Tātad, lai mazgātu grīdu ar šo te mitrās uzkopšanas mopu, tev īstenībā nav nepieciešama mazgāšanas līdzekļi. Īpaši es tos arī neieteiktu lietot, jo mops ir pietiekami biezs un spējīgs pacelt no grīdas netīrumus, baciļus. Visai Norvex mikrošķiedrā ir šī īpašība arī ar backlock par pašattīrīšanos pēc mazgāšanas. Tātad pēc mazgāšanas arī mēs viņu vienkārši izskalojam. Labi, pirms es rādu, kā mēs šo te mopu samitrinam, parādīšu tātad par kātu. Ja? Tā kā jau es teicu, kāds regulējās vairākos izmēros, un tas ir ļoti ērti, jo ērtākais mazgāšanas augstums, jebkuram cilvēkam būs zoda augstums. Tātad, ja tu esi mazāk auguma cilvēks vai garāks, tad pieregulē to pēc savām nepieciešamībām. Un ļoti forši tas ir arī, ka to var nolaist pavisam mazu un dot ar to darboties bērniem. Viņiem ļoti patīk ar šo slotu mazgāt, jo tas ir ļoti ērti, skaidri un saprotami. Tad griežot pret pulksteņa rādītāju virzienam, mēs atbrīvojam šo te kātu un nostiprinam griežot pa pulksteņa rādītāju virzienam un iegūstam, teiksim, garāku kātu, ko mēs varam dot garāku augumu cilvēkam vai arī izmantot, darot vēl kaut ko, kas ir augstāk, vai kādi grūti aizsniedzami logi, vai kāda vieta varbūt pie sienām, pie griestiem, ko mums ir nepieciešams notīrīt. Tātad parādīšu tā varbūt pēdu izmērus, lai būtu skaidrāk tā lieta. Tātad, kā jau minēju, šis ir pats populārākais izmērs, lielais izmērs. Vēl ir profesionālais izmērs, viņš ir vēl krietni gabaliņu lielāks, to es vairāk ieteiktu kādām ļoti lielām telpām, mājām, hallēm vai zālēm, ko izmanto varbūt arī kādām komercvajadzībām. Un tad salīdzinājumā varbūt uzreiz blakus paņemšu šo te mazāko izmēru. Tātad, kā tu redzi, viņš ir gandrīz uz pusi mazāks. Un tātad liekās arī tāpat iekšā. Un pie viņa pievienojas arī mitrās uzkopšanas mopiņš. Tādā pat veidā. Jā, tātad šis būs mazais izmērs. Ja tu iegādājies komplektu, piemēram, mazo vai lielo izmēru un ar laiku saproti, ka tev ir nepieciešama vēl viena pēda, tu visas šīs detaļas var iegādāties atsevišķi, un tas ir ļoti izdevīgi pēc tam papildināt šo komplektu. Jā, es jau rādīju par tādu podziņu kā lock. Te ir šāda te podziņa lock, un to mēs, pirms mēs to nospiežam, pēda rotē mums visos virzienos, kas ir ļoti ērti, lai to mazgātu grīdu. Bet, kad mēs vēlamies, piemēram, nomazgāt logas vai ar sauso mopu notīrīt sienas, tad mēs nospiežam šo te podziņu un mops vairs nerotē visos virzienos, kā tu redzi, viņš rotē tikai šādi, tad tas būs ērti, piemēram, lai ar sauso mopu notīrītu sienas vai nomazgātu arī, piemēram, logus. Parādīšu, kas tad vēl ietilps šajā komplektā. Komplektā mums ietilps mitrais mops un arī sausais uzkopšanas mops. Šeit ir mans, es jau solīgs vēlāk parādīšu. Pēc 5 gadiem viņš ir šāds nedaudz, nav vairs tik gaišs, bet tas nekas, tas absolūti netraucē tā lietošanai. Tātad, ko dara ar sauso uzkopšanas mopu? Sausais uzkopšanas mops īstenībā ir tas, ko es ikdienā izmantoju visvairāk, jo tas veids putekļsūcēju funkciju. Ar to es izbraukāju pa māju, bieži vien iedod bērniem, lai viņi izbraukā pa māju, viņš viegli slīd pa grīdu, arī veidojot šīs te astotnieku kustības, un pie viņa pielīdz tātad netīrumi, vairāk tādi kā putekļi, mati, sīki gruzīši. Un tad vēl pie komplekta es tev iesaku iegādāties šādu te birstīti, kas ir vairāk nepieciešams sausā mopu kopšanai. Un ar šo te virstīti tātad vai nu virs miskastes, vai nu kādā stūrītī, kad tu esi beidzis darbu, tev tie gruzīši visi būs saķērušies šeit un arī šeit. Tad vienkārši šādām kustībām mēs šos te gruzīšus notīram un atkal mopu varam lietot. Viņš nav jāmazgā pēc katras reizes, pietiek, ka tu viņu izmazgāsi aptuveni reizi mēnesī. Tā.
Vēl kāda svarīga lieta par mitro mopu. Tātad veids, kā mēs mitro mopu samitrinam. Es neizmantoju nekādas spaiņas vairs ikdienā, man nav tie jācilā, nav jābaidās, ka kaut kas izlīs, izrakstīsies. Es vienkārši šo te mitro mopu saslapinu zem ūdens strūklas. Un tad svarīgi ir, ka tu viņu pareizā veidā izgriez. Un dari to šādā veidā, tādā kā rullītī. Tas tad neizmainīs šo te mopa formu ar laiku, jo ja tu viņu izgriezīs šādā veidā, tas ar laiku viņu deformēs un viņš nebūs vairs tik formīgs un tik gluds. Vēl viena ļoti forša lieta, protams, ir tā, ka tas arī, ko es darīju šodien, tu šos te mopiņus vari mazgāt veļas mašīnā un likt veļas žāvētājā. Tātad tev ir pavisam maz pūles jāpieliek, lai pēc lietošanas, varbūt ne pēc pirmās reizes, bet pēc jau kādām vairākām reizēm, varbūt reizi mēnesī, šos te mopiņus atkal atsvaidzinātu un iegūtu tikpat foršas pūkainus. Šeit, piemēram, ir sausais mopiņš, dzeltenā krāsā, un šis te mopiņš atkal ir pūkains, viņš ir pabijis veļas žāvētājā un gatavs lietošanai atkal cīņai ar putekļiem. Tā, vēl ir vairāki citi veidi mopiem, kas ir pieejami. Tātad šis bija mitrais mops. Tad ir vēl flīžu kopšanas mops, ko var izmantot arī kādām vietām, varbūt, kur ir kādi vairāk traipi. Piemēram, es viņu bieži vien izmantoju virtuvē vai priekšnamā, jo viņam ir tādas kā zilas, tā kā neilona josliņas arī, un šīs josliņas tad palīdz vairāk nocelt netīrumus no grīdas. Un vēl viens veids ir spodrināšanas mops, ko var izmantot logiem vai glancētām grīdas flīzēm. Daudzās mājās ir tādas saucamās spoguļflīzes, jeb glancētas flīzes, kas pēc grīdas mazgāšanas, mazgājot tās tikai ar ūdeni, tur paliek tādas kā svītriņas. Tad mazgājot ar mitro mopu, mēs kādu zonu izmazgājam, tad mēs noņemam mitro mopu, uzliekam spodrināšanas mopu un ļoti labi var tikt galā ar šīm spoguļu flīzēm. Tas pats attiecas uz logiem. Vietās, kur tu nevari aizsniegt logus ar rokām, varbūt kādai terasei vai kādiem augstākiem logiem, tu vari mazgāt ļoti ātri un ērti ar Norvegas grīdas komplektu, izmantot mitro mopu un spodrināšanas mopu. Tātad solīju parādīt, kāds tad izskatās grīdas komplekts pēc 5 gadu lietošanas. Tas joprojām pilda visas savas funkcijas. Es gan mitro mopiņu nesen paņēmu jaunu. Šis mopiņš aptuveni man pusgadu jau kalpo. Tātad, bet ir arī iepriekšējais mops, kas joprojām arī ir, tā teikt, pilda tā funkcijas. Viņš ir varbūt nodilis, varbūt nedaudz plānāks. Šāds te man bija tas zeltītais grīdas komplekts, un tad šāds rozīgi brūns mopiņš. Un tas jau, ko es rādīju, spodrināšanas, bet sausās uzkopšanas mops, arī no tādas gaiši vēršīgas, varbūt ir palicis nedaudz tumšāks, bet es viņu vēl varu pamazgāt. Šodien man pietrūka laiks, jo es gribēju ātrāk uzfilmēt video. Un vēl viena lieta par pēdu. Tātad, tu redzēsi, ka jauna pēda izskatās šādi, ja? Un šī jau ir lietota pēda, kas joprojām ļoti labi pie sevis pievelk visus mopus, bet ar laiku viņos ir saķērušies kādi krikumiņi, kādi matiņi. Ja tev tā ir noticis, tu vari vienkārši ar adatiņu šos te matiņus izņemt ārā un pēda būs joprojām laba tās lietošanā. Lai tas nenotiktu pēc iespējas, nenotiktu, mēs nekad neliekam pēdu uz grīdas šādi te. Mums ir speciāli turētāji, ar kuriem tu vari mopu piestiprināt un ieklikšķināt sienā, lai pēda nesaskartos ar grīdu. Bet kā es daru ikdienā? Es ikdienā vienmēr pēdai turu virsū šo te sauso mopu. Tas ir kā nerakstītais likums. Tātad turu virsū šo mopu tādā veidā, pat ja man slota kādā brīdī stāv uz grīdas, nevis turētājā, es zinu, ka nekas viņā nesaķersies. Turklāt es varu katru dienu paņemt un kādu brīdi izbraukāt visas aktuālās vietas, kur atkal ir savairojušies putekļi un netīrumi. Skaties un video un domā, kas tad man vēl šeit stāv grozā. Šeit man stāv interjera mops. Tas ir tāds kā putekļu slotiņa, ar ko tu vari notīrīt īpaši jau aktuālas vietas, piemēram, aiz radiatoriem, uz kādiem grūti aizsniedzamiem skapjiem, arī stūros, kur mēdz savērpties kādi putekļu tīmekļi. Šis te interjera mops, tātad viņš ir ar noņemamu auduma daļu,
ko tu vari ik pa laikam izmazgāt, kā arī mops locās šādā veidā, lai piekļūtu kādiem augstiem skapīšiem. Bet kāpēc es viņu gribēju to parādīt šodien? Tāpēc, ka arī viņam ir šāds te pumpiņu rokturītis un arī šo te interjeru mopu tu vari uzlikt uz grīdas uzkopšanas kāta, tāpēc šis te grīdas uzkopšanas komplekts ir daudzfunkcionāls. Viņš nav tikai vienai lietai grīdām. Viņš ir arī logiem, arī flīzēm un arī, piemēram, putekļu ķeršanai kādās augstās un grūti aizsniedzamās vietās. Tas ir arī viss. Ceru, ka tu uzzināji ko jaunu par šo te Norvegas grīdas mazgāšanas komplektu. Ja tu vēlies tādu iegādāties un pasūtīt, tu vari to darīt, dodoties uz manu e-veikalu www.mīldzīvotīri.lv un sakomplektēt vai nu sev piemērotu grīdas komplektu, vai nu iegādāties jau gatavu šo te komplektu mazo, lielo vai profesionālu, kas sastāv no 4 daļām. Komplekti tiek piegādāti visā Latvijā ar Venipak kurjeru starpniecību, tā kā tie nevarēs tikt ielikti omnibus pakomātā. Kā arī veicot pasūtījumu, neaizmirst pielikt klāt šo te gumijas birstīti sausā mopa kopšanai. Priecāšos par tavu komentāru, par tavu arī dalīšanos ar šo te video, lai tas kļūst redzams citiem. Paldies, ka skatījies un lai tev lieliska šī diena!